Es tev to mikrofonu pieliku, un viņš atslēga. Un es pusi sarunā dzirdēju, kad viņš ir atslēdzies. Bet tad jau es sapratu, ka nav ko mainīt. Nē, kaut kas jau ierakstījās, vienīgi es domāju, kur es viņu varētu nolikt kaut kā. Arī nejauši trafīgi, kad viņš atpūtās. Jā, viņš atpūtās, bērnu dziesmu svētkos, bērmās dārzā. Bet izskatās, ka tie rati uz galvas, ir kā viņš zem galvas. Jā, interesanti, bet viņš vienkārši gribēja pagulēt laikam, viņš noguris no tiem mēģinājumiem. Jums sanāca tā, ka 66. gads tika pieminēts, ja? 66. gadā sāka fotografēt. 66. gadā es piedzimu. 73. gadā gāju augstskolā, es sāku iet 1. klasē. Man viegli atcerēties biogrāfiju. Labi, mēs visu to atcerēsimies, Aigar, paldies, ka tu pateici. Tas ir ļoti svarīgi. Beidzot mēs zināsim. Pagad, ielikt mitrumā, paņem salvetīti un nospaukni. Tur nebija mitrums. Par ko? Par bombību. Nē, kaut kas. Man bija baigi interesantais sarunas ar kungu. Mēs gājām, un viņi vienmēr tādas, tie cilvēki, kas ir pašvainīgi. Mums vienmēr teikt, atceries to, ka šie cilvēki ir ar tevi mācījušies, varbūt vienā skolā, vienā dēļ kolektīvā. Tik ārkārtīgi daudzi ir izmānīti, izkrāpti, ja? Mēs nezinām viņu likteni. Un lūdzu un brīdis bija, kurā brīdī mēs vienu dienu nākam, un pie viss ļoti bieži likām produktus, ko mēs neizmantojam. Ir daudz. Mēs salikām skaidri paciņu, lai tie cilvēki var paņemt. Tā viens no šiem boksiem, viņš tā, ziniet, es ievēroju, ka jūs regulāru netiek produktus, bet vai jums mājās grāmatu. Šis te jautājums bija tāds šoks, un tieši jautājums, ka tāds pie miskas bonas uzdod jautājums, tad vai jums mājās nav kāda grāmata, ko palasīt? Jā, tu redzi, tā tēļa, ko... Jā, jo mēs jau nezinām viņu izvēles, kāpēc viņi to dara. Pats galvenā lieta ir, tas, kas ir nokļūst uz ielas, viņam apakaļ sevi nav. Par lielam nav. Principā, apakaļ tevi nav. Dievs pasaka. Diemžēl. Bet ziniet, kāpēc viņam nav? Pie mums arī nāca viens, viņam vai nu nosaldēts, es nezinu, abām rokām nebija pirksti. Un līdz vīrietis, vispār, tur sievietes, kā saka, varētu, kā saka, viņš būtu normāli, kā saka, vai ģība. Un tad viņš teica, es viņam sāku stāstīt, vai ne, ka tomēr kaut kur pa sargu vai kaut kur, vai veikalā, kaut kur, kā saka, viņš atrastu sev darbu. Viņš teica, es neko vairs nevaru atrast. Ja tu esi pāris dienas uz ielas, tad tev iedod par degunu un visus dokumentus atņem. Un tu vairs nevari pierādīt savu identitāti. Tad būtu man, kas ir noieries. Jūs taču neņemat. Es kā sieviete noteikti, ne? Tā barjera, ko cilvēku psiholoģiski uzbūvē pret šiem te, dzīves pamērņiem ir nepārkāpjami. Diemžēl. Es esmu nenormāli daudz redzējis, kas karietas ar šīm lietām. Tā ir. Amerikā arī es redzēju, kas mēneši dzīvoja tur, pilns ar bombžiem. Jā, bet jautājums ir, tagad parādīsies jauna tā kategorija, teiksim, no imigrācijas, ja, kuri brauc jau ar domu, ka viņš šeit dzīvo no tiem pabalstiem. Bet es runāju par tiem cilvēkiem, kuriem es vakar gatavoju vienu materiālu, ka tad, kad latvieši sāk sūdzēties, ja, ka tur laimīgs Pentagons, Kremlis, Hamas, Žīdi vai vēl kaut kā ir Latvija iznīcinājuši latvieši. Tāpat, piemēram, 2005. gadā, kad paņēma ciet tiesu izpildītāju mafiju. Tāpat Latvijā. Ja sarunāties tiesneši, sarunāties tiesu izpildītāji, vērtētāji, kur, es arhīvā pēc tās vecās krimināllietas, vienkārši šausmas.
ka darbojošu traktoru noceno par 4 lati. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, bet mums cits rādījums. Jā. Ne, mēs par bombiem. Jā, bet te vairāk kaut kā mēs mēģinām par to, par to mūsu lektoru šīs dienas un tā. Baigais lektors. Nu, jā. Nu jā, tad man liekas, ka bija baigi interesanti, un šitā tas jautājums arī tas, kad kā vajag saglabāt vai nevajag saglabāt visu tās Rīgas modes un visu to latviešu estrādi un visu to, kad toreiz tas likās kaut kā nekas īpaši svarīgs, bet šodien tas ir pēkšņi kļūst par to. Jā, redz, es saku, es savu visu arhīvu atstāju mierīgi. Neskartu, kamēr kāds savāciņu. Nu jā, un tad... Kādreiz var uzpeldēt tas viss kaut kur. Tas ir miskastē. Kā Liepājās ar gruškastē. Nu labi, varbūt tās tad iepriekš jau mēs tajā sarunā runājam arī varbūt tās par to domu, kas tad ir tā nepieciešamība, kāpēc cilvēki fotografē, kāpēc fotografē tik ilgi, ka tas tomēr nav tikai naudas pelnīšanas veids vai tikai kaut kādas radošās izpausmes, ka tas ir vēl kaut kas. Kā tu to saredzi un, teiksim, no tavas pieredzes, kā tas viss izskatās? Es nezinu, man liekas, kad fotografē kā Ēriks un kungs, tā ir sava veida tāda atkarība varbūt no tā foto. Jo baigi vienmēr cilvēkam jau, ka viņš kaut ko dara, interesē rezultāts. Un fotografijā rezultāts ir uzreiz ekrānā un pēc 2 stundu mājā tu datorā redz, ko tu izdarīji. Tas ir baigi forši. Ja tu iestādi kaut kādu sēklu, tad tu jāgaida līdz rudenim, tu domā izaug. Te to rezultātu tu redz uzreiz. Tas, man liekas, stimulē. Un tad arī, jā, piemēram, es par sevi domāju, ko es citu darīju. Nu jā. Ko tur vienreiz nedēļā aiziet uz senioru klubiņu, zolītu spēlēt. Nu jā, bet... Katru dienu es samērā neatkarīgs. Bet tu jau sāki, respektīvi, tava paudze, mūsu paudze sāka visu to darīt tad, kad vēl tas rezultāts bija tikai saredzams pēc, es nezinu, tur labākā gadījumā, tur, es nezinu, nākamajā dienā vai. Nu jā, bet, zini, atceries kāds, filmiņa attīstā. Ir daudz. Ielipas silta attīstītā emociju nost. Es domāju, piemēram, kā tas ir, kad uz iedzīvotāju skaitu, piemēram, kad latvieši ir lielākā fotografa nācija pasaulē. Kā tu domā, kāds tavs pieredzes vai viedokļi vai... Vai grūti jau pateikt, kas tagad ir fotogrāfs. Man ir tādi personāži, tur, ko es darbojos, es tad ļoti daudz visu tos gadus iepriekš fotografēju. Katru gadu aizsadošanu turnīrus un bērnu hokeja turnīrus. Katru gadu neviens lieldienas neredzēja. Un tur ir daži vecāki, kas ir turīgi, un aizsadošanā trūcīgie bērni netiek. Tur jāmaksā vecākiem. Tātad viņi ir turīgi. Un viņiem bija tādas kameras, kad man tolaik tādas pat nebija un nerādījās. Un tu vienalga bija blūzi, lai viņu bērnu nofotografē. Jo tas aparāts neko nedod. Kaut gan viņš varbūt saka, jā, viņa sieva saka, manam vīram ir fočuks, viņš tagad man baigais fotogrāfs, kaut ko viņš tur fotografē. Kas ir kritērijs fotogrāfs? Fotogrāfs kritērijs ir tas, ka, ja kāds saka, viņš ir fotogrāfs, tad viņš ir fotogrāfs. Kāds viņš saka, viņš ir dziedātājs, tad viņš ir dziedātājs, viņš saka, viņš ir mākslinieks, tad viņš ir mākslinieks. Ja, piemēram, tur, es nezinu, tehnikuma audzēknis pēc 4 gadiem beidz tehniku un saka, ka viņš ir mākslinieks, jā, tad visi ir mākslinieki. Nav jau tie kritēriji. Tāpēc es jau te runāju no privātās dzīves, tā meiteni, ka sociālai tīkli ir labi un slikti, jā, varbūt kaut ko dod. Bet te baigi var novērtēt, ko tu vari izdarīt, jā. Ja tas kādam interesē, pašam jau interesē. Kad tu redzi, vai cilvēkam tas patīk vai nepatīk. Un es kādreiz esmu pārsteigts, kādreiz ne. Es ielieku kaut kādu baigi sarežģīto bildi, ko es esmu grūti, tapus, sliktu. Vienalga kādos laikapstākļos. Tas nevienu neinteresē. Es nofotografēju groziņu ar sēnēm, ko sieva salicīja. Ar telefonu, jā. Blāviens, tur man 500 laiki ir pa sēņu groziņu, ar telefonu, garām ejot. Bet ar tavu pieredzi, ar to, ka tu esi izgājis cauri visiem šitām te dzirnavām, cik tev svarīgi, teiksim,
nu labi, izteiksimies maigi, teiksim, neprofesionāls viedoklis. Nu, cik, ko tas, nu skaidrs, ka tauta diktē kaut kādus tur noteikumus, vairāk diktē kaut kādus. Nu, arī tas atkarīgs, man liekas, no paša cilvēka, tātad arī no fotografa rakstura. Ja esmu tāds, kas visur ir baigi strikts, ka es zinu, kādam jābūt, un tā tas ir, un to runāt, tas man interesē. Tā, es tāds neesmu. Ja man kaut ko saka, es ieklausos, kāpēc viņš tā domā. Ok, kas viņš ir? Nu, viņš saka, ka tā bilde neinteresē, kāpēc? Varbūt. Bet tas ir no mana rakstura, ne jau no tā bildes, no tā cilvēka, kas vērtē. Nu, bet ir 1000 cilvēku un 1000 viedokļi, jā, un ir vienīgais viedoklis, kas ir, tas ir, vai cilvēks ir gatavs atvērt maciņu par to tavu darbu, ko tu esi izdarījis, vai viņš novērtē to ar sev ļoti tādu sūri grūti nopelnītu naudas zīmi. Tā nav? Es teicu, ka es brīvā Latvijā naudu netaisi ar foto. Nu, tur jārunā ar reklāmas foto, kāzas foto. Tie droši vien pelna. Nu, kaut kāds daudz gadus atpakaļ, ka Filipa un Hausmanim sieva bija atbraukusi uz Rīgu, un kad, manuprāt, tad bija Prēdels, kas prasīja, vai tad jūs esat ļoti turīgi tur Amerikā kā fotogrāfs, nu kā Filips Hausmans. Tas ir tas, vai ko, tur fotogrāfi jau bagāts nekļūs. Tas man izliekās tik smieklīgi, kad, nu, ka mums toreiz vispār nekā nebija. Mums bija krāsainā filmiņa jau kaut kāds, tur nezinu, Dieva dāvana jau, jā. Bet, nu, kas kam ir tā bagātība, vai kas? Jā, nu, to nevar pateikt. Ja tu gribi tīri naudu pelnīt, tur nodarbojas ar miskas biznes, tas ir baigais biznes. Nu, izved miskas nesētā. Tur ir nauda, ne jau foto. Tad, ja pateikt, tad arī. Patīk, man liekas, man pašam baigi interesanti. Ko es saku, es tam vecrīgām braukāju. Tas kaut ko ieraugu, pats arī, ko interesanti. Man pašam tas dod kaut kā pozitīvs, kaut kādas emocijas. Es teikšu, ka tomēr ar foto ir kas pelna. Un pelna, kā saka, tagad jauni cilvēki, kas ir tādi ar savu attieksmi, ar savu darbību ir apsviedīgi. Un viņi kāzas un pasākumus fotografē, ja? Pat ar telefonu pelna. Bet, saprotiet, viņi māk visu to iestāstīt, un patiesībā tas viss notiek ļoti zemā kvalitātē. Bet pelnīt pelna. Pat ar telefoniem. Ar telefoniem es zinu, ka cilvēki ir, kas sevi reklamē Facebookos un visur, un ir viena kategorija cilvēku, kas aiziet un ar telefonu viņi tur uzņem filmiņu un uzfotografē un viss, un ieliek Facebookā, un viņam ļoti labi samaksā. Nu, tātad iestāstīšana notiek ļoti labā kvalitātē. Jā, tieši tā reklāma. Jo šodien, kā saka, cilvēki uzticās reklāmai. Ir man jautājums. Tu izjūti tādu starpību, kad tu fotografē vecrīgā, teiksim, vai pārējā Rīgā, attiecīgi no cilvēku puses, ka vieglāk fotografēt? Ratiņos? Nē, ne ratiņos, bet vispār. Pēdējā laikā? Jo tur pārsvarā ārzemnieki apgrozās. Ar ārzemniekiem ļoti labi. Vieglāk fotografēt. Jā. Tā nav nereaģē kā pilnīgi, jā. Viegli. Viņi pasmaida un tā. Un vēl es domāju, ka man faktiski ir priekšrocība tiem ratiņiem. Nu labi, man vairāk ievēro, bet kaut kā labestīgāk izturās. Ja es tā kā tu iet pa ielu un fotografē, tad kas tas ir? Ratiņā, jo jocīgais tas bildē. Tā vēl gribēju prasīt, vienreiz Facebookā bija tas video, kur viens no mašīnas bija tev uzfilmējis. Jā. Kā tas radās? Tas man pazīstams, kas man iedod darba maratonā. Nejauši, jā? Viņš man pazīstams, jā. Viņš brauc pa mani ierauga. Jā, ierauga, un pie sarkanās gaismas laika viņš paspēja izraut un novilnēt. Jā. Ir tāda štempeļs, tāds zariņa druka, zariņa zīmoga laika. Krekliņš arī iedrukā. Jā. Aha. Jā, tas ir tas artis, arī viņš nofilmē.
Bet vispār man tā arī prasīja, es varbūt saka, baigi labi attieksmi pret ratiņu cilvēki. Nekur nav problēma. Viņa pēdējā laikā tikai tāda ir. Savēt laikā tāda nebija. Tad jau invalīdi nebija. Tilts arī invalīdiem bija. Tie bija slēpjās. Cīnījās. Man vecāks bija invalīds arī viņam kājas nebija. Tagad, ja nevar iebraukt ar ratiņiem, tad viss. Te jau var ar ratiņiem iebraukt. Nu jā, nu. Kā jums ir jūs privātā mājā iebraukt? Nē, es ir. Bet vai jūs, tur tajā mājā var tikt ar ratiņiem iekšā? Es augšā jau neesmu ar kruķiem kā Ar augšā. kruķiem. Man lejā stāv sētā mašīna un tad zem tāda apsega un saslēgta stāv tie ratiņi. Es nekur nestiepu viņus. Nu, par tiem fotografijas kritērijiem, ja tu atceries, jā, tad, kad tu sāki bildēt, kas tev likās vērtīgs fotogrāfijā un kas ir tagad vērtīgs fotogrāfijā, kaut kas ir mainījies vai tas ir tas pats? Nu, nē, es jau rādīju, ka 17. gada bildes un principā jau es nekur tālāk neesmu ticis. Jo man liekas, ka svarīgs ir tas, ko tu gribi ar to bildi panākt. Nu, es saku, es varu aiziet no statīva, ka es nezinu, kā viņš tur sauc kaut kādu Linhofu nofotografēt Rīgas panorāmu. Nu, superīgi vienkārši. Kas pa bildi, bet, kas tas ir? Tas ir tas, kad man ir Linhofs un es strādāju Linhofu, jā. Tikai tas. Super bildi, tiešām super kvalitāte, ideāli. Viens tur, piemēram, kaut kāds, man bija tāda bilde, kur gar Krasno policista zirgiem jāja. Kāda tur Linhofa vajag? Tas ir daudz interesanti. Tik bieži neredz policists zirgos. Jūs daudz redzat, taču ne? Vienu reizi redzēju. Es arī redzēju. Nu jā, tas man liekas interesantāk par to superkvalitatīvu Rīgas panorāmu. Kas arī vajadzīgi kaut kur, kaut kam. Tas ir tomēr kaut kādi iekšējie kritēriji katram autoram, kas uztver to. Jo es arī tā domāju, ka, nezinu, ka tā fotogrāfija mazliet parāda arī tev kā cilvēku. Ja tu esi, es nezinu, pēc rakstura strikts, nīgrs, tās bildes, nebūs mīļas un foršas un jautras. Draņķim labas bildes nebūs. Tā, jā. Nu jā. Tu tā smalkāk pateici. Jā. Un attiecīgi, tad, ja tas cilvēks ir iekšā kaut kāds pilns ar mīlestību, jo kā tur gaišums nāk no iekšām, vai kas tur ir? Citāši nāk no iekšām, jā. Jā, es domāju, ka mazliet parāda. Man patīk, es arī, bez jēgas liek tās bildes atklāt sakot. Bet ja es Facebookā ielieku kaut kādu jautru bildi, es domāju, cilvēks pastīties. Pasmēdies, viņam foršāk diena būs, labi, ok. Tā nevar teikt bez jēgas, ja tur būtu bez jēgas, tad tu viņu nelīt iekšā, tad kaut kāda jēga viņam ir, tu gribi dalīties. Es vispār diezgan stingri domāju, ko es lieku, droši vien arī kļūdos un ielieku neko, bet, man vajag atlasi personīgā. Jā. Bet balvas jau saņem patiesībā konkursos, tādas ne jau maigas apgarotas fotogrāfijas. Bet lielākoties vēl no padomjas laikiem tas iegājies, ka tev jābūt, bez maz vai, kā saka, ar ģīmi, kā saka, ar kuru tu otru, kā saka, nogalēsi. Tad tā ir fotogrāfija. Tas ir ne tikai padomu. Paskatieties Pulitzera grāmatu. Viņš vienkārši nāca katalogs. Pulitzera balva. Nāca katalogs. Tā nē, jā. Bet labāk fotografēt nekā dzert. Fotografēt var vairāk nekā izdzert vienkārši. Bet es vienreiz, tagad ne, bet es kaut kādu biju iedzērs un aizbraucu fotografēt kaut kādas kāzas un tik foršas iedzērs. Un es tik biju, redz, un tā filmiņa laikot, kādas bildes būs, es tev tā noķēru. Attīst apskatās. Ārprāts, kas to ir bildējis. Tā kā es personīgi, gan jau var kāds, es dzeru, man nevar. Es arī nemēģinu. Es dzeru, man ļoti. Man neviss neatzīst. Te momentā liekas, ka super. Viss neatzīst. Tā.
Nu jā, pa tām, tu toreiz baigi daudz braukā pa tām ārzemēm, tu daudz taisīji tās ārzemēm, izstāst bildes arī, man liekas, tur. Kā tas ir bildēt tās ārzemes un bildēt Latviju? Ir kaut kāda atšķirība vai... Zin kā bildēt, man ir viens, kad es ārzemes bildēju, man ir viens tas kritērijs. Nu, tagad Rīgā bišķi savādāk, jo viens kritērijs, kas mani pašu interesē. Teiksim, labi, Romā Kolizejs, Strūklāk, Treps, vienalga, tas tā visu to zina. Bet, ja tu ej tā un skaties, tad liekas, kas man interesē? Man tā māja, baigi forši, to es nobildēju. Un man bija tā Pekinā, man bija izstāde Ķīnas mūras, tā diezgan liela. Un es Pekinā vispār es biju 4 vai 5 reizes. Bet tad kad es fotografēju pirmā reizē un otrā reizē, un pēc tam, kad es tās bildes sāku atlasīt, no pirmās reizes bija kud 2 vairāk. Tāpēc, ka man tas pašam bija, es pirmā reize redzēju mūri, pirmā reize redzēju to un to un to, un tas man likās interesanti. Otrais jau tā zemapziņā liekas, to es zinu, tā. Pirmā reize liekas, ak. Kurā gadā pirmā reize bija Olimpiskajās spēlēs? Nu, principā es biju 80. gadā padomu laikā, bet tas tā nenozīmīgi. Paga 80. gadā jau bija Maskavā. Jā. Tā man bija 29 gadi. Pastāst kaut ko par tiem iespējiem, ko tu tur Maskavā redzēji, ko tur kā tur gāja, un kas tur bija tāds, kas varbūt... Es atceros, ka tur vienā vietā, kur... Tur viss jau tā iet kā pa brīvu tiem žurnālistiem, ēšana tā. Bet vienā vietā baigi foršais 80. gadā bifteks. Tāds ātrais bifteks, ko tas maksā 80 kapeikas. To es atceros. No kas tev akreditēja, no kurienes akreditējies? No Latvijas, no žurnāla Sports. Bet arī caur kino tur bija. Ar kādu tehniku tu toreiz bildēji? Zenīt. Nē, man bija praktikas arī. Austrumvācu praktika. Kur tev bija praktika? Es neatceros, droši vien Latvijā. Bet objektīvi man bija Krievā. Bet man patīk tas Krievs 135. Bet tas jau priekš sporta pa maz tas 135, ne? Man bija 200 milimetri kaut kāds. Tā ir kaut kāds. Kaut kāds tā ir bija, jā. Bet lielāks man nebija, un tie konvertori vispār. Palēnās nebija nekāds. Un toreiz tad no Latvijas tu bija vienīgais vai vēl kādi? Nē, Vesels Bars bija. Kas tur vēl? Ebners filmēja toreiz, baigi daudz, daudziem žurnāliem, avīzēm bija. Ebneram, man liekas, bija Maskava pasūtījums, jā, kaut ko tā kā dokumentāli. Vai Rīgas vai Maskava, bet viņš lielu filmu uztaisīja, jā. Un kas tur no latviešu fotogrāfiem vēl bija? Podmīgi bija diezgan plaši. Mežilks tur bija. Tā no Lektas bija, man liekas, Koļesņikovs. Toreiz bija Latina forma. Jā. Vēl kāds tur bija. Un kā jūs tur sadzīvojāt, kas tur vēl bija, no tur ārzemnieki arī bija kaut kāda, vai kas tur? Jā, toreiz jau bija brīnums par tiem ārzemniekiem, ka tu ieraugi. Tagad pēdējā laikā jau vispār. Labi, viņš no Anglijas, tas no Latvijas, kas tur? Es lidoju to Londonu pirmo reizi 86. gadā pie drauga, ne pie radio. Un tad caur Maskavu bija jālido uz Londonu. Un tad es iegāju masais lidostā, Šeremeņķevā, skatot, Delī, vēl kaut kas, Berlīna, Hamburga, ka Rīgā bija Soči, Rīga, Maskava, Ļeņingrada. Un tad man likās, tā ir dzīve, tu vari aizbraukt, kur tu gribi. Tagad brauc, kur gribi, bet nav atmierīgi. Kurā gadā tu pirmo reizi tiki uz ārzemēm? Es pirmo reizi, 83. strādāju Rīgas modē, tiku uz Austrumvāciju. Ja kāds atceros tas laiks, tad baigi stingri bija, kad pateica, jums tagad Rīgas modēm, bija Rīgas modeļa nams. Ir iespējas pieteikties Bulgārija, Polija, Vācija, tā. Tad tu pieteicies, tad tu gaidīji, tad tur kaut kur kuloros apspriedi, vai to varēs laist, vai ne? Man pateica, ka es varu tikt uz ārzemēm. Jānāk uz partijas un arotbiedrības kopsapulci un prasa, kāpēc tu gribi braukt. Es gribu redzēt pasauli. Un es varu tikai uz Austrumvāciju, DDR. Un kāpēc tu gribi uz Vāciju?
tāds žīts partijas sekretārs. Es viņu zināju, ka gribu redzēt to tautu, ko mēs karā vinnējam. Viss. Un es tiku. Arī bija viltīgs, tu arī zināji, ko atvēlēt. Tu kādu samācīju, tu pats ko izdomāji? Es pats izdomāju. Pats izdomāju. Talants jau sāprot. Jo tā jau tā, ja tev švakāk tā pielāja, tad tu tiec uz Bulgāriju vai Poliju. Nu, un tad tu redzēji to tautu, kur mēs uzvarējām, tad ne? Jā, baiglā dzīve. Bet arī es visi toreiz organizētās ekskursijas, tur muzeju. Tu izēji caur muzeju, neko neredz. Es biju Luvrā, es aizgāju man līdzi apstīties un visu. Un ko pa ceļam redzēju. Un vairāk es neko principā neskatu. Bet tad tu tik uz to Berlīnu? Jā, tik. Tad Dresdenē bija, ko es neko neatceros, pa labi, pa kreisi, tas. Tātad neko. Un ko es atcerēju, agrāk no rīta piesalās viesnīcā, pirms tā laika, un tur izgāju uz ieliņu, pastaigā, un tur tāds mazās ieliņas, kafejnīciņi, viens šis slots lauka iet. Un padomu laikā, es domāju, kas tas ir, viņš sajūtas ir no istabas birsts, lauka iejo. Tas man palicis uz mūžā. No visam pirmā ceļoja. Tagad jau liekas normāli, vienalga kā tu tīri, tad tīri priekši, tīra birsts, vienalga kā. Toreiz likās, opa. Cik jau tad tu sabīgi? Kā tu brauc? Kas tu vēl brauc no mūsiem brauc? Uz to Berlīnu? Jā. Vāci? No modeļinām man. Nē, no arotbiedrības kaut kā. Tur vēl bija. Jā, bija no Ogras trikotāžas. Nezinu, kaut kā tāda. Bet tā, labi kā. Tevīgi visi zināja, kurš ir tas, kas ziņo. Kur tas bija nevar teikt? Boris. Boris? Jā. Mūsējais Boris? Nē. Cits Boris? Bet viņš vienmēr pilnābi un visi zināja. Nu, ko tu te... Tas man vienmēr vienkārši izbrīd, kā tas var būt, ka tā bija tā kā slēgta organizācija. Bet visi zināja, kurš ir kas. Vienmēr zināja. Un tas bija tā kā, es nezinu, pats par sevi zināms, ka, kā tu to var nezinu. Varbūt kādu zināja, bet to īsto nezināja. Ko tu jūs domājat, ka tagad arī tā nav? Tā kā vienalga kā ir, es vienkārši par tiem laikiem domāju. Tagad. Tagad, kas kam tie nabaga neinteresē. Jā, tā mārzumiem. Jā, un tad... Man liekas, toreiz arī, kad tas Kreitsbergs bija un to, kur bija tajās Rīgas modēs, ka toreiz, tā kā... Ilga Sūna Artur bija. Bija kaut kā tā apziņa tāda, ka tā kā, jūs tā kā bijāt toreiz tā kā top fotogrāfi, kuriem... Jā, tas bija vispār tā uzskatīt, tāds elitārs darbs. Bet kurš bija tas, kas izvēlējās tos, kad tu strādās vai tu strādās vai... Vadība. Bet man Kreitsbergs bija stingri lobētājs tagad teikt. Toreiz nezināju, kas tas ir. Jā. Viņš man stingri ieteica. Tā kā savā vietā. Jā. Kaut kā mēs pirms tam, kādi īpaši draugi nebijām. Tas vispār nebijām. Bet viņš gāja prom tā kā veselības pēc vai vienkārši? Viņam bišķi piegriezies, laikam bija. Viņam acīm, ar acīm. Viņam ļoti lielas problēmas ar acīm. Jā, Helmuts Kreitsbergs arī, bet tas bija iktīgs čekists. Bet tas nestrādāja. Tas bija cits, tas jā. Tas jaunīts. Jā, un tad... Kas vēl? Es jau esmu izpumpējies jau. Tādam varbūt ir kāds vēl jautājums. Man vairs nav iekšā vairs. Kas tad vēl? Piemēram, tu redzēji to kvalitāti, kas parādās bilžu, teiksim, mūsdienu žurnālos un avīzēs un sociālajos, ko dara jaunākā paudze, un kā tu sajūties, tu jūties vainīgs par to, ka bildes tu sūdīgs viņiem, vai ka tu esi izaudzinājis paudzi? Labi, pajaunās nerunā, viņi savādāk uztver, bet, kad es skatos sports bildes arī, kas ir godalgots kaut kādās, man nav sajūs. Tāpēc, ka tas redzējums ir, nē. Bet tas tā kā mūsu paudze ir vainīgi pie tā, ka jaunā paudze tādā veidā izpaužās. Mēs viņus uzaudzinājām ar savu to vizuālo skatiem vai kaut kādām tur domām, idejām, un viņi tādā veidā to visu ir atritējuši. Viņi neiespringst, viņi nemeklē, viņi negaida. Jā, bet... Nošauj un viss. Bet vai vajag kopēt vecāks, tas arī
Nevajag. Ja viņiem tā patīk, un tā, man arī, piemēram, meita, viņai tagad 19 gadi ir. Bija brīdis, kad man paprasīja, lai pēc Facebook vai TikTok vai vienalga, kur viņi tur liek tas bildes, lai es uzstāju. Un tad viņi saka, es nemāku fotografēt, pēc Instagrams. Es nemāku pēc Instagrams fotografēt. Nemāku. Nu, labi, nemāku. Pat atceries, mēs runājām par to, tā tēze bija, ka digitālā fotografija drausmīgi bojā gaumi. Tas ir. Tā nav tēze, ka tu uztaisi smuki. Pat kaut kāds akals smuki. Ja? Un ka nav tas vienreizīgums, ja, ka tu kadrs un viņš ir taps. Spēlējies, ja? Kaut kāda izofēlija, uztaisīt digitāla izofēlija, ir vienkārši slikts tonis. Bet arī nav pieprasījumi, es saprotu, ka arī tas pasūtītājiem ir pilnīgi pie kājas. Jā, bet teikt. Man bija tā, ka man ļoti labs fotogrāfs, tāds Zigmunds Zalmans fotogrāfs, ne cilvēks. Viņš ļoti labs. Un viņš aizgāja kaut kā nesaskaņa dēļ no Rīgas fotokluba, un viņš tiešām ļoti labi bildēja. Varbūt ne tik emocionāli kā es, bet tehniski ļoti labi un interesanti. Un viņš aizgāja prom, un tagad es apstājos, kas viņa vietā kaut kādu meitenīti fotografē, un es paskatos tos bildes, un tad tas, ko es domāju, vai tai komandai, tai trenerī, tai vadībai, administrācijai, apmierina tādas bildes, viņas ir katastrofiņas bildes. Bet viņiem ir pie kājas, viņiem ir savs biznes, viņiem ir savu, kas ir ikdienu, un viņiem... Nu jā, varbūt tur 200 bildes iedod un spēles baigi forši, baigi labi viss kārtībā. Bet jūs paskatāties arī gleznotāji. Nu kā gleznotāji, pļak, iedalsies 150 gramu un tur tāpat uzgleznosi, no? Nu, beigās arī... Bet to nedara, tomēr. Vienalga vai 150 vai 50 kaut vai teātrī. Kaut Pauls kā prasīja savam jaunajam, kā saktam, dziedātājiem. Vai tu dziedot saspringsti, nosvīsti, tu atdodi sevi? Nē, es vienkārši nodziedu. Nu, ir viss. Un viss. Tāpat arī fotogrāfs. Kāpēc man būtu jāmocās, ja es negribu mocīties? Nu, ja tu gribi mocīties, mocies. Nu, tāpēc arī... Es esmu tāds, kāds es esmu, tev nepatīk, ka es neklausies. Citi laiki, citi baudi, citi uzskati, un mēs nevaram. Nu, es domāju, tā kā es nevaru teikt, ka jaunies slikti kaut ko tādu. Es tikai domāju, viņi tā dara, tad acīm redzot tā dara. Bet redziet, tas ir pie mums, bet ja tu paskaties, kā atdodās, kā mūzika atdodās, kaut vai ieliek kā Facebookā, kā ārzemnieki, kā viņi iet uz konkurenci, viņš atdod visu tai mākslē, viņš atdod arī fotogrāfi, teiksim, man bija, kā saka, man to veco Facebook sabojāja, tur man bija ļoti daudz interesanti pasaules fotogrāfi, un kā viņi darbojās, kā viņi meklē uz ielas, kā viņi meklē visādus, kā saka, vizuālos, kā viņi, teiksim, man bija tāds ļoti interesants, arī bija musulmanis, viņš teikt Austrālijā kā modes fotogrāfs, kādas viņš arī tās fotogrāfijas tur taisīja. Tā kā pasaulē tas tomēr ir, tikai pie mums ir vienkāršāk. Mazāk maksā, mazāk viss, Tiklīdz maksās, tiklīdz būs pasūtījums, mums būs labāk bildes kā visiem turkiem kopā. Pareizi. Ņemot to vienu Pareizi, tāpēc, ka mēs esam tomēr, šeit ir talantīgi un, kā saka, strādājuši. Kā tu teici, Juri, ka cik tas sports saņēma? 180 000? Nu līdz, jā. Nu tad pareiķini, kurš fotogrāfs kādreiz par vienu izgājienu dabūja 180 000? Vienā gadā, nākošais gadā viņš jau dabūs. Jā, un tagad pareiķini, ja tev tagad ir tādas iespējas, tu, es nezinu, vispār mums nevienu nerunāt, vispār nepazīst, vienkārši nezinu pašas vietas vienkārši. Tā kā tas ir, tas, kad sports ir augstā līmenī, kad ir marketings, viss sakārtots un viss notiek. Bet acīm redzot ir citas prerogatīvas. Kā, Juri, tev ir kāda albuma drukāti? Ja man bildes ir albuma, pats es neesmu. Es kaut kādus gadus, 10 atpakaļ, mēģināju Rīgas tie Latvijas valsts mežiem, kas man labi draudi bija. Mēģināju, bet man apstājās uz naudu. Jā, bet varbūt tur izdod grāmatu 60 gadi ar fotokameru, nākamgad būs 60 gadi, kur bildē. 60 gadi būs, jā. Brīnišķīgas idejas, vienkārši super idejas. Nu jā. Bet es domāju par to, ka... Tu līdz
Tu, Juris, uz Liepāju dosies, ka tas Davids Barnets būs. Jā, es skatīju, bet nē, man tas bišķi. Viņš ir, starp citu, ārkārtīgi līdzīgs, es skatījos bildes, līdzīgs tev, tāds mirkli tvērējs, jā, pie kam viņš kaut kādus tos unikālos kadrus noķer ar vēl to saucamo ceļu kameru, jā, fotoaparātu, un viņš savos 80 gados tiek to. Viņš uzliek, nospied, un viņam ir, viņš ir tāds unikāls pasaulē personāžs, jā, bet, rezultāts ir ārkārtīgi, tāpēc es jautāju, būtu ārkārtīgi noderīgi, ja būtu kāds albums, savējais albums. Es nezinu, tur tulko vai ne, man tā valoda nav tāda, lai es saprastu. Tur tulkos. Tur būs tulkojums. Jā. Es to Barnetu laikam aizbraucu, bet viņam būs izstāde Olā. 1. septembrī atklāja. Jā, 1. septembrī. Jā. Kurā vietā? Olā. Aiz muzeja? Ķipsavā. Aiz Liepājas muzeja. Olu fonds, kas ir, tas ir Tam pilēnam tā izstāžu zāle. galerija, jā. Ļoti skaisti vieta īstenībā, jā. Jā. Jā, tas viņš vienkārši jau tajā vienu dienu Latvijā. Man norāda ideja, man bija tāda ideja tikko parūtam, tāda ziedīgo jautājumu. Aha! Es atcerējos. Skaidrs, ka tas materiālā pasaule un viss te ļoti saistīts un tā. Ir tāds viens riebīgs jautājums, uz kuru neviens latviešu fotografu ģēnijs nav spējīgs atbildēt. Tests uz tevī, tīri publisks tests, tā kā jūs esat eksperimenta klātbūtnē. Cik maksā viena tava fotografija? Vajag lēni, es ļoti reti, kad pārdod, bet ko es pārdodu tos bērus, ko es redzētu tādu bildītu, bērus 40, 60 eiro. Tev tas liekas, ka tas ir mūsdienu tādai ekonomiskai situācijai atbilstoši? Jā, atbilstoši situācija, man vajadzēja to 60 eiro. Pašas maksatāja bildē bija 55 eiro. Nē, ar uzlīmēšanu, kad 15 laika. Jā. Kā tev liekas, tev biznesa pieredze ir, tu kāds ar prozumstrauku tirgojas pa 1 eiro, pa 1 rublu. Tad kāda būtu tā pareizā, teiksim, sistēma vai schēma, kādā veidā šodien noteikt, piemēram, labi, ne Eiropas Savienībā, bet Latvijā, piemēram, vai Baltijas valstīs, piemēram, viena attēla cena, izējot no kādiem parametriem vajadzētu? Vajag grūti, principā es īsti, kam tos fotogrāfijas vajag? Ja viņi nav kaut kāda kultūra vēsturisku rīdzinieks, ka parakstu 18. novembris, ok, tā ir vajadzīga. Bet kam vajag? Mēs kaut kā, mēs kaut kā paši nenovērtējam savu darbu, savu dzīvi, savu laiku, savu pieredzi, savus pūles, savus tehniskos ieguldījumus un tur tā. Es brīnos, kā var atpilnīt aparatūru, ja tev galīgi, nevar atpilnīt normālu aparatūru ar tiem honorāriem, ko tu saņem. Bet cilvēki visi, katrs 78. Latvijā ir izcils, bet tūlīt būs izcils vai kāds vēl. Jā, viss skraida, es tagad biju uz to prātu vētru, kur man uzaicināja vienkārši skraida tiem Canonam baltie objektīvi. Man tāds puiši līdz meitenīt, visiem te baltie objektīvi, kas ir profesionāli dara. Kas viņiem pērk, kāds dāvina, vai vecāki bagāti, vai kāda organizācija dod, es nezinu. Kaut kā organizācijas, man liekas, baigi neaizraujās ar tehnikas došanu. Kaut kur nauda ir, kas ir. Kaut kā viņi Daudziem biznesmeņi vecāki ir un mums ir pie, vai to objektīvu pēc, kā pie mums mājas ir. Pie daudz stāv 9 stāv mājas, kas mums pa laineriem mašīnām stāv.
Labi, mēs tā vairāk par fotogrāfiju mēģinām turēties. Tā kā... Tā kā man grūti pateikt par to naudu. Skaidrs, ka tas nebūtu normāli un vajadzētu novērtēt ne tikai to papīra izmaksas un drukstarbu, bet arī to faktu. Nē, piemēram, taksista stundā, taksista taksi ir tāda. Tur, es nezinu, ķirurga taksi ir tāda, zobārsta taksi ir tāda, teiksim, ārsta konsultācija ir tāda. Visam ir sava cena. Autobusam ir sava cena, tikai fotogrāfam priekšņi izrādās ir baigais pagodinājums, kad es tur pienāju klāt un pajautāju, vai tu negribi man iedot bez maksas to bildi. Tāpat tās tev nāk likt un te taču ir daudz bildi. Jā. Kas tur vēl? Nē, man grūti pateikt, skaidrs, ka darbs netiek novērtēts, bet no otras puses nav tā, ka te pircēji stāv rindā. Katrs ar telefonu fotogrāfē, viss. Tas ir kaut kāds zemes pašnovērtējums, kad cilvēki ir gatavi par kaut kādu, es nezinu, negribas teikt lišķību vai kaut kādu pielīšanu atdot bildī, tikai tāpēc, ka es tur paslavēju, tev tur smūgs krekls un tur es jau pats džeksies un iedot bildīt. Vai kā? Nē, savs darbs kaut kādā mērā jāciena, bet no otras puses, ja tev to naudu vajag, un tev svarīgi varbūt 60 eiro pa visu dienu kaut ko tu dari. Ir svarīgi, katru dienu ir svarīgi. Tad es daru. Ja bija Facebookā, bija tev viena tāda ļoti asa piezīme par fotoizstādi Ādažos. Un kas tur bija? Tur bija izstādē, bet neredzēju nevienu bildi. Tu aizierakstīt? Jā. Un es tā baigi tā pašķistīt, es to izstādi skatījos, jā, un tā ļoti kritiski. Un tad es mēģināju pašķistīt tās bildes, kā, jā, varbūt arī tā, jā. Bet tur bija tā virzība uz to, ka tur tāds koncepts fotogrāfija. Jā, tās bija, un es viņu neizprotu. Man likās, kas tā par fotografiju? Tāpēc varbūt tā ierakstīju. Es biju kritisks. Tas bija tās pirmais mirklis, es domāju, ka tā... Jā. Ja man personīgi pašam tas neinteresē, un es nezinu, vai cilvēkam tas interesē. Izņemot pašus. Bet ja pašam interesē, tad viņš piekrīt, ne? Arī, jā. Salās tādas pašas dombiedrus, viens otrs slavē, nekas bāc. Kādas bildes tas. Bet ko tad ir tas kritērijs? Kas tad ir tas kritērijs, kas nosaka to, ka tā bilde ieper vai neieper, vai kas ir tas, uz ko cilvēks parastais pavalkās? Cilvēks parastais, ok. Mūzika. Raksta Beethovens, ok, tas saprotams. Raksta Penderecks, ko visi saprot, ir sarežģīta muzika, tāda ideāla, ģeniāla muzika. Tautiņu saprot? Šlāgeru muzika. Pieņemsim labu šlāgeru muziku. Super, visiem patīk. Šitās bildes šlāgeru muzikas paveic. Bet baļļetā tas neliks Penderecks. Vai tad apšoši individu. Labs piemērs par to muziku ir, ka radio SVK paveic, tad arhibīskap. Tā jums ir tāda viegla fonotēka, ka jūs piemēram Kings Crimsons nav, jā, jums nav tur Yes un jā. Un tad Kings Crimson, es domāju, jau liek šeit, kas lielākā daļa vienkārši piekalpos un iziet ārā. Jā, foto arī, man liekas, ir mazāk. Vai šlāgeru muzika, vai ļoti sarežģīta avangarda muzika, ko saprot pats komponists, viņam tuvāk, jā. Jautājums, vai Larisa Mondrus ir fotografēta? Es gribēju braukt pie viņas 80, arī kaut kādā 8. 9. gadā. Es pat adresi dabūju. Vienkārši interesi pēc, bet nesanāca. Šlaklaudē viņi ir pie Mīķienes. Kaut kur ir, jā, mēs kādreiz mašīnas vedu no Mācijas, mēs ar brāļiem tirgojam. Tur pirkam, šeit pārdevām 2 reiz mēnesī, braucam uz Māciju. Kāpēc pa Mondrus tādēļ, ka jocīgi, bet manā bērnībā pirmā mūzika, ko es dzirdēju lentēs, bija Čikāgas Piecīša, Dzēnis, Larisa Mondruse un Rusņičoka Kanādas Ukraiņu ansamblis. Vienkārši dabūts pa pazīšanos.
Un tas man bērnībā bija klausot. Un Heino, un tā bija man bērnības mūzika. Atceros, jā, Mondrus man nesanāca un Latvijas, un tā, nē. Bet es vienreiz gribēju braukt ciemās. Nu, garām braucot, iebraukt pie viņa. Interesē. Bet kristīgie radio redzēt, un viņi bija pamatveikā. Nu, jā, atbildēju. Nē, neatbildēju, nevienā vietā, neviens nav spējīgs atbildēt. Ir jābūt kaut kādai skaidrai, kaut kādai sistēmai, ka tad valstī ir noteikts iztiks minimums, cik mums ir eiro. 700 eiro vai 500 eiro? Nē, nu, ir viens varbūt izkrīt. Man dēlam kāds bija, viņš bija noīrējis vienu fotogrāfu. Un tā meitene paņēma par to dienu 900 eiro. Vienu dienu. 900? 900. Man legoties. Tev skatot no tām bildēm, Bet viņa pati arī kopēja varbūt? Nē. Viņa jau bija tikai iedēja failus. Viss kaut ko viņa bija tur taisījis, ja? Nu, faktiski lielākā daļā bildes tāds, ko, nu, pēc kādiem kritērijiem, nocirsti pirkstu, ja? Tur kaut kāds, kā, nu, es nezinu, nu, kaut kāda tie pamat kritēriji laikam ir ko ievēro. Kas tev traucē? Jā, kas man traucē, manām skatījumam, jā, bet tās bildes netiek neko, es skatos viņiem tur tajā albumā, ir kaut kādas manas bildes, ko es tur ķēju smirkt, jā, un ir ar viņu, bet, nu, daudz rūpīgi dzirdēju attiecībā uz to meiteni. Bet tā ir viņa izvēle, Jā, viņa tā izvēle, jā. Nav vainīga. Nē, bet tu tā lieta, ka viņai ir klientu, un tu paskaties Facebookā tie, kas piedāvā pakalpojumu. Tur ir vienkārši tas pilnīgi avāri. Pat 30 šitie atsaucās uz katru to piedāvājumu. Jā. Un tur ir tie ceņiki tādi, tur pa stundu, jā, tur 100 eiro vai. Nu, teiksim, atklāt sakot, nepriekšu ierakstu, bet kāds tas ierakstās. Es sapratu, ka uz šo brīdi visa summa, kas ir starp 190 un 200, tā ir stundas cena. Un tas ir kaut kādām, teiksim, maksāt spējīgam aprindām, tas ir ok. Jā, nu, tas skaidrs, ka nestrādā stundu, bet strādā pusotru vai bišķi vairāk. Bet man liekas, ka tas 200, tas ir tas minimums uz šodienu. Ja rēķina, tas ir ceļš turp un atpakaļ vēl ir 2 stundas, tas ir vēl labākajā gadījumā 3 līdz 5 stundas pie datora. Un kopumā tas ir, piemēram, tur es nezinu, kaut kāds 10 stundas, un tās ir pieredzes, un tas ir jautājums, vai man tas patīk vai nepatīk. Ja jauniešiem patīk vairāk viņas bildes nekā tavējās, un loģiski, ka tu nevarēji uzņemties savu bērnu kāzās fotogrāfu lomu. Tas tā nav vajag. Bet zini, kā ir par to pašnovērtējumu, no juridiskā biroja viedokļa, ļoti daudz paziņ. Paklaus, man te vienu pastiņu apskatīt, vai te ir kāda perspektīva vai nav. Man to paku vai klasīt apmēram 4-5 stundas. Tad man stāv kauda grāmatām, ko es neizvaru. Tad tu domā, man nav ko lasīt. Viņš saka, es taču neeju pie tevīm uz veikalu, kur tu tirgo. Tu zini, atļauj man vienu dienu panācāt, kur tu bija kastīties, vai ne, man piestāv vai ne. Nu, ir liekas tas, ka, nu, tā, ja tu kaut kādā jomā kaut ko zini, nu, tev, pa draugam, nu, paskaties. Jā, bet tā ir tas labs jautājums, cik maksā jurists? Nu, zini kā, ir baigi grūti pateikt. Viena stunda, cik maksā? Viena stunda, es zinu, ka manas stāvteknikas, kas ierodās mājās, tāpēc kārtībā stāvtekniku, viņam ir 50 eiro stundā. Un tas vēl nav? Jā, nē, nu, 50 eiro. Un tad es uzdod jautājumu, vai tā kvalitāte, ko es varu piedāvāt, ir vairāk vērts to pieeja. Cik maksā kvalificēts jurists, jo jurists un kvalificēts ir ļoti atšķirīgi. Fotogrāfs arī. Ko tu esi gatavs maksāt? Ja tu esi gatavs maksāt restorānā par viskiju, vai tu esi gatavs maksāt lidostā par viskiju, vai tu esi gatavs maksāt par viskiju
Polderājā nopirkt, teiksim, jā, un tas ir, tas, ko Tur ir tā katra novērtē to savu darbu, jā, un baigi grūti ir, tāpēc, piemēram, mēs jau savā laikā, tu zināt, klientiem, atsevišķiem klientiem faktiski nestrādājam. Mēs apkalpojam vienkārši lielos biznesus. Tur ir citi vērtēšanas kritēriji. Organizācijas. Jā. Jo, zinu, ka ir biroji, kurš paņem tavu jautājumu kārtot, 5000 uz galvu, mēs apstīsimies, novērtēsim un pateiksim, ir perspektīva, ja ir perspektīva, tad tur ir kaut kāda interese un tā. Bet, jā, fotogrāfijām droši vien tāpat. Jā, bet, piemēram, labi, kad pāris izņēmumi Latvijā ir, bet sporta fotogrāfijā, man liekas, stundas likme 10 eiro, 15. 20 tas jau labi. Bet tas ir 3 safīs, tas ir. Tas ir divas šitādas tējas, kā es mums uztaisīju. Nē, ir tā. Bet tā ir jā. Un tam sportistam, lai viņš nonāk līdz startam, viņā jāieglūda, cik ir tagad 10 000 minimums, ja? Vai 10 000 pusgadā vai 10 000 3 mēnešos, lai viņš būtu spējīgs startēt vispār kaut kādā līmenī. Jā, bet ir amatieri, piemēram, skriešana. Es biju uz Rojas pusmaratonu, kur skrēja visādi juristu un advokātu. Un tur man es 10. biju tur un 10. biju mājās Rīgā. 8. vakarā. 120 eiro. Briesmīgi. Ar visu benzīnu. Tas ir briesmīgi. Varēja neņemt. Varēja neņemt, jā. Labāk, kā saka, zīle rokā nekā dēļ rokā, jā. Bet, ja tev baigi patīk tas sports un ja tu kaifo pats no tā, tas citādāk. Nē, man tā nauda arī vajadzēja patīkams darbs. Es gandrīz nekad neesmu fotografējis to, kas man nepatīk. Bija man, vajag jau ņēmums, labi maksāju reklāmu, tur kafijas, ko tur, kaut kāds kantors piesūt uz birojiem. Un tad es fotografēju kādu nedēļu to visu. Bet, tur labi samaksāju, salīdzinoši. Tā es to darīju, bet es vispār, to, ko es fotografēju, tas man patīk. Vai man patīk tas, ko es fotografēju, vai otrādi, vienalga, man patīk. Man skriešana patīk arī. Tas nozīmē, ka faktiski... Man to naudu vajag. Kad tu esi gatavs piemaksāt. Faktiski tu reāli piemaksā. Gandrīz, jā. Tu esi sponsors, ilgdraugs un vispār, bučo rokas un kājas un savu bombu. Tagad es braukšu uz Ļaudoni, kas apmēram, kur Madona kaut kur tur, 150 km. Es braukšu par 80 eiro ar savu benzīnu uz... Man 10. jābūt, 11. jābūt uz vietas un 4. beigsies. Kaut kā 40 eiro. Tad... 40 eiro paliks. Cik taksis maksā līdz šodieniem? Nē, tu vienīgais ir braukt kādam citam, atrast organizētājus un viņš pakaunināt. Nākošā reize nepiedāvā. Šajā gadījumā es esmu priecīgs, ka man kā regbija, invalīdam bijušam regbija federācijas fotogrāfam vēl kāds kaut ko piedāvā. Tie 2 cilvēki arī šeit bija, un viņš, nav viņš īpašnieks, viņš no savas kabatas maksā to nav. Bet tas arī nav. Viņš jau teica, vai tu 80 eiro brauks uz Ļaudoni. Bet vismaz ir iespēja tur pabūt, tur nofotografēt un vēl tev piemaksāt. Var no tāda rēķina. Ko piemaksā? Viņš ir dienu pakās, viņš ir nostrādājis. Vēl pie datora. Melnu muti viņš ir bārdījis. Bet pareizi. Es jau arī ļoti daudz, kur braucu, kā saka, līdzi, man vispār neko nesamaksā, bet es esmu priecīgi, ka es esmu tur tikus te pasākumā. Tas nav pareizi. Nav pareizi, nav. Ar tavām prasmēm un zināšanām. Tas ir pilnīgi absurdi. Bet ir ļoti daudz vēl, kā saka, es vēl no daudziem gaidu samaksu vēl no padomjas laikiem. Vēl nav samaksājuši. Tā kā tu saproti, man vēl daudz parādā. Es nezinu, kad viņi man atdos. Labi, jā, tad... Vairāk rūpīgi jautājumu šoreiz nav. Gatavosimies nākamai reizei un tad skatāmies, kas notiek tālāk.
Nu tā kaut kā, jā. Ne, man liekas, tie jautājumi baigi svarīgi, varbūt tās atbildes nebūs ilgi un dikti, bet tagad, kā piedomā par to, varbūt tas kaut kā tas kaut ko atrisinās. Man ir viens secinājums par sporta fotogrāfijām. Praktiski man nepatīk sporta fotogrāfijas, kurš cilvēku fotografē, ja? Principā nepatīk. Bet Juris ir vienīgais fotogrāfs, kurā sporta fotogrāfijas man patīk. Jo principā man sporta fotogrāfijas kā tāds nepatīk. Tāpēc, ka es neesmu sportists. Bet ar 4000 tāpēc es neizjūtu. Bet caur Juris kļūst par sportistu, es izjūtu, un tā ir milzīga spēja. Viņš var ir braukt. Jo es taisni domāju, man tas ar to 300, ko es fotografēju, nekā tu nevari. Ar te jau es, tāpēc es saprotu. Nu jā, 450. Jā, 300, ko es fotografēju, tur nekas nav. Nu, iekšā 700-200 ļoti labi fotografēt hokeju, basketbolu. Cik fotoaparātu tu kaut kādu pasākumu ņem līdzi? Tikai vienu. Man arī bija 8. gadā 2 vislabākie pasaules fotoaparāti, Nikon D3. Un man bija 2 un otrs neizmantoju. Es nezinu, kāpēc. Man negribas krāmēt. Nu, man arī bieži vien ietāt, ka tas pats nav, bet ko gribāt nomainīt objektīvu vai kaut ko. Kamēr maini, tikmēr labi kādu aiziet par degunu. Mušs vēl pieķēruši. Mušs man tur tad tieši. Man negribās ar 2 krāmēt, kaut gan man negribīšu 2. Labi, Juri, iedod mums kaut kādu, ne mums, bet, teiksim, tiem, kas skatīsies šo te materiālu pēc gadiem 15, 25, 37, kur tu viņiem kā fotogrāfs ar pieredzi, nākamajiem fotogrāfiem un fotogrāfijas baudītājiem varētu, kā saka... Nē, man tagad uz 70. Ko tu viņiem varētu tādu vēstīt, novēlēt, vai kaut ko tur, nezinu... Nē, jā, pēc 15 gadiem kāds to skatīsies, tad viņi varēs secināt, ko kāds no tā laika fotogrāfiem spriež par fotogrāfiju. Bet es domāju, tā fotogrāfija... Nezinu, vai viņi apstāsies, man liekas, ka nē. Jo tagad arī, cits saka, tu tikai fotografē video vajadzētu. Tas man neinteresē jau video. Tā ir lielāka uzmanība. Tā fotografija īsti lakoniski, vai nākotnē būs savādāk, droši vien būs savādāk. Brūnākā tonī, kā vienlaik bija kāzas, baigi modē brūnas taisīt, es nezinu, kāpēc. Sepijā. Jā, kāpēc? Nebija cita papīra. Nē, viņi tonēja. Bija apstrādēja, ļoti daudz starp citu, tādā vieglā sekcijā. Jā, tā ir man meitē kāza. 5 gadu atpakaļ viņa teica tikai brūnas. Tāds secinājums. Kā patīk, varbūt nākotnē būs kaut kas cits un patiks un varbūt fotografēs. Es jau vienmēr domāju, ka būtu super, ja varētu ar aci un domām fotografēt. No šīs vasaras. Tur lampiņas tagad ir domām apievelkam klāt, nē, šitā. Labi, tad es nesaprotu, ko tu vēstīt, ko tu gribi pateikt tiem... Es domāju, ka fotogrāfija nenomirs. Viņa būs savādāk droši vien. Viens, ka pat fotogrāfija būs savādāk, otrs, ka tie cilvēki uzskata par fotogrāfiju, varbūt rusiņi pamainīs. Kaut kā tā nevar teikt. Ir fotogrāfijas tagad 150 gadu vecas, kas ir senatni. Super fotogrāfijas, interesants, tāda. Es domāju, ka nāku. Es domāju, ka fotogrāfija nav apdraudēts un vai mazliet mainīsies vai nē, bet gan viņi būs. Gan jau būs arī aparāti, kurā jau tu varēsi uzreiz. Paldies tev par to, ka tu esi, paldies par tavām bildēm, paldies, ka atnāc, ka nebija lepns un iedomīgs un forši un sazināmies un turamies un tiekamies, bildējam. Paldies!